Paldies, Egil. Sveiki visiem. Lai cik nonivelēta būtu tā frāze, ka cilvēks ir tiešām tas vājākais posms mūsu kiberdrošības ķēdē, diemžēl tā praksa pierāda, ka tā arī ir. Un tādēļ tas, ko Nacionālais kiberdrošības likums gan ir paredzējis, ir izglītot darbiniekus. Un tādēļ ne tikai Nacionālais kiberdrošības likums, bet arī šī pieaugošā kiberdraudu aidava savā ziņā pieprasa arvien novatoriskāku attieksmi un pieeju šīm mācībām. Tādēļ tas, ko arī CERTS ir ieviesis un par ko šodien mazliet parunāsim, arī ir šīs gamification pieeja, kur tradicionālo teiksim, pasīvo mācīšanos un klausīšanos nomaina tāda aktīvāka iesaiste. Un lai cik, teiksim, nenopietnas izklausītos vārds spēļošana, patiesībā ir vesela, teiksim, tā zinātnes bāze zem tās, kas pierāda to, kā par labu un noderīgu esam. Un šeit ir minētas tikai dažas no šīm spēļošana apmācību ieguvumiem, par ko mēs aicinātu arī ikvienu no jums aizdomāties. Jo pirmkārt, lai cik mums te klāt esošiem IT profesionāļiem liktos kiberdrošība interesanti un saistoši un kārtējais D-marks, SPFs un kā tur var apiet un ugunsmūru uzlikt. Varbūt liksies šokējoši, bet pārējie aizmigt šo klausoties. Tādēļ ir vajadzīga tāda raidošāka pieeja. Un tas, ko spēļošana var panākt, primāri tā ir lielāka iesaiste. Un te ir arī tāda fizioloģiski, psiholoģiski, tas mūsu psihoterapeits aizgāja vai profesionāls ir aizgājis, jau viņš varētu padiskutēt par to. Bet tieši šajā spēles elementā, kad mēs aktīvi līdzdarbojamies un dabonam tādu, teiksim, gratifikāciju vai atgrieznisko saitu uzreiz, tas mūsos rada arī lielāku motivāciju un lielāku iesaisti. Un zinātnes pierādīt, ka tā iesaiste palielinās par 48%. Zemāk ir arī resursi, kur var iepazīties ar šiem visām statistikām par šo. Tāpat arī šī, kas ir būtiski ikvienam no mums, ir apgūto kiberdrošības zināšanu izprašana un iegaumēšana, atmiņa patiesībā spēles gaitā apgūtajām prasmēm, tai pašām, vai tā būtu paraļu pārvaldība, divfaktoru autentifikācija, lai kas tas būtu, paaugstinās par 70%. Arī patstāvīgi mācīšanās, šī asociatīvā domāšana, ka man kiberdrošība asociēs ar kaut ko jautru, ko es kopā ar kolēģiem esmu darījis, tas arī dod man tādu vēlmi arī tālāk patstāvīgi sekot līdz jaunumiem un iemācīties kaut ko papildus, piemēram, kas varētu būt mūsu visu IT atbildīgo sapnis, teiksim tā, kas arī kopistiski veido šo drošības kultūru kā tādu, ka mēs viens kolēģis otram pie kafijas pauzes padalās ar šiem atradumiem un paradumiem. Tas, ko mēs esam arī pamanījušas ar kolēģi, vadot šāda veida kiberdrošības spēles, ir tas, ka tas ir ļoti lielisks šis komandas saliedēšanas pasākums arī dzen. Un šīs interaktīvās aktivitātes tiešām veicina komandas garu, un tas arī veicina šo, līdz ar to arī to kultūras veidošanos, pastāvīgo vērošanos, un kā arī zinātnes pierādīs, tā apmierinātība pēc tādas aktīvas apmācības ir par 89% lielāka vai teiksim tā, labāka. Šī viss ir teorija, bet to visu mēs tiešām varam arī apliecināt, jo vairāk kā pusotru gadu, jau tas laiks ir aizskrējis, arī CERT.LV pakalpojumu klāstā ir, kā jau Ergils arī minēja, viena no spēlēm, praktiskā kiberdrošības incidenta izmeklēšanas spēle atrod hakeri. Varbūt mēs varam ātri aptāju uzprasīt, kurš no jums ir jūsu iestādē pieprasījis šo spēli vadīt vai pats novadījis. Tad ļoti daudz pats, kā lai teikt, nākotnes klientu. Tā kā droši, ja jums ir interese arī jūsu iestādē un jūsu darbiniekiem mācīt kiberdrošību, šīs kiberhigienas vadlīnijas ar spēles palīdzību, šo gamification, droši varat uzrunāt mūs, rakstot uz events@cert un piesakot šādu spēli pie sevis. Konkrēti šī spēle, lai tā izklausītos ļoti tehniska, kiberdrošības incidenta izmeklēšanas spēle patiesībā ir ļoti vienkārši, nav vajadzīgs nekādas tehniskās zināšanas, vajadzīga loģiskā domāšana, kritiskā domāšana, analītiskā domāšana. Viss, kas šī gadījumā spēlē notiek, kas ir ļoti labi, tātad ir inscenēts uzņēmums, izdomāts uzņēmums, kurā notiek kiberincidents. Un incidents skar
vairākas frakcijas. Tad ir pikšķerēšanas uzbraukums, tā kā tiek runāts gan par sarkaniem karogiem un pikšķerēšanas e-pasta atpazīstamību. Ir fiziska piekļuve, kur tiek runāts gan par fizisko drošību, par paraļu pārvaldību, tajā skaitā runa ir arī par izspiedēju vīrusu, līdz ar to ir sapratne, kā pie tāda var dāvināt tikt. Un 4. ir dezinformācija. Tātad skatīts ir šīs 4 tēmas un izdalītas jūsu komandas vai jūsu darbinieki tiks sadalīti komandās un varēs izmeklēt šo incidentu, un tā atslēga ir atrast to īsto hakeru vai uzbrucēju un šos dažādos sarkanos faktorus, kas liecina, kurš tad ir īsti tas vainīgais. Tā ir viena no spēlēm, kas ir ļoti labi, jo tā ir kaut kādam uzņēmumam, un jūsu darbinieki iejūtas incidentu reaģēšanas speciālistu lomā. Taču, kas mums ir jaunums, un mēs ar prieku un lepnumu sirdī varam teikt, ka drīz, coming soon, arī būs jauna spēle, darbības nepārtrauktamības stiprināšanas spēle, kas šajā gadījumā ir tieši otrāda spēle, kur tiks imitēts kiberincidents pa dažādiem soļiem, kāds notiek dzīvē, tad situācija attīstīsies ar katru stundu, bet jums būs limitēta informācijas daudzums sniegts. Un jums būs kārtas, ar kurām jūs varēsiet izspēlēt un iztestēt savu kiberincidenta izmeklēšanas vai reaģēšanas plānu un darbības nepārtrauktības plānu un saprast, par cik daudz lietām vai kādām lietām jūs esat jau padomājuši un iekļāvuši šajā darbības nepārtrauktības plānā, tādā veidā, cerams, arī izgaismojot tās aklās zonas, par kurām varbūt ir piemirsts. Tā kā drīzumā arī šādai spēlē varēs pieteikties. Vēlreiz atkārtoju, visas lekcijas un spēles, ko CERT piedāvā, ir pilnībā bez maksas. Viss, kas ir vajadzīgs, ir vēlēšanās no jūsu puses. Tā kā šīs ir tādas 2 ļoti efektīvi, mūsuprāt, veidi, kā pašu visneinteresantāko vadītāju vai darbinieku varētu ieintriģēt arī šajā kiberdrošības tēmā. Un tas, kas ir vēl viena jauna iniciatīva, kas ir šogad, ko man prieks redzēt arī daudz, kuras arī satiku, šīs nedēļas pasākumā Train the Trainer, jeb apmāci mācekli, kur kopā ar kolēģi mēs organizējām šīs pašas pirmās spēles Atrodi hakeri apmācību, lai arī jūs tālāk arī paši varētu vadīt šīs spēles savām komunām, darbiniekiem, kopienām. Tādā veidā mēs, kā minējām, kopīgi spēkiem ar kiberdraugiem pret kiberdraudiem arī cīnītos. Egils arī minēja jau par mūsu lekcijām, tā kā no tradicionālās pieejas arī nekur tālu neesam aizgājuši, bez viņas pilnībā arī neiztikt. Tādēļ mums ir šobrīd jau kļuvis plašāks šis prezentētāju un izglītotāju pulks, kas piedāvā lekcijas arī tajā skaitā arī jūsu iestādēs par un ap kiberdrošību, jo dažreiz ir vērtīgi, kad vienkārši nav visu laiku viens un tas pats Jānis, kas atgādina man par tām parolēm, bet atnāk kāds cits no citas iestādes, kaut vai pasaka tieši to pašu lietu, tikai mazliet savādākiem vārdiem, un tas uzrunā tos darbiniekus mazliet vairāk. Līdz ar to mums ir gan gan arī Egils Tūmers un Mārtiņš Vecstavs, lektori, kurus var jebkurā mirklī uzaicināt, gan attālināt, gan klātienē, novadīt jūsu darbiniekiem lekciju, tad arī var pieteikties, rakstot uz events@cert.lv, norādot jūsu iestādi un vēlamo laiku, kad jums būtu vēlams šādu apmācību organizēt. Tālāk es vārdu došu savai kolēģei, kura pastāstīs arī par vēl citiem apmācības veidiem, kas mums iekļauj ne tikai spēles lekcijas, bet mums ir vēl šis tas kabatā vērtīgs. Jā, taisnība. Sveicināti visi. Mani sauc Daina. Noteikti esam tikšies jau pirms tam, gan klātienē, gan online. Un dažas lietas, ko mēs vēl varam darīt pēc tam, kad mūsu darbinieki ir apmācīti individuāli. Ir, protams, šīs spēles nelielām komandām, un tad nākamais solis ir jūsu uzņēmuma kā tāda testēšana, apmācīšana, sarunas par kiberdrošību. Un šīs galda mācības, ja tabletop exercise, ir vēl viena tāda lieta, ko mēs ar jums kopā varam izstrādāt un novadīt pie jums arī tāpat
kā jau Dana iepriekš minēja, bez maksas. Bet šis gan ir tāds darbiņš, kur no jums arī ir diezgan liela iesaiste vajadzīga, jo tad mēs satiekamies, mēs aprunājamies, mēs saprotam, kas ir tas jūsu izaicinājums lielākais. Piemēram, jums ir jauns incident response plāns, jūs gribat saprast, kā tas tiek saprasts jūsu organizācijā. Vai jums ir jauns kaut kāds kiberkrīžu komunikācijas plāns? Tai nav jābūt ilgai, garai lekcijai, tai nav jābūt dienu garai spēlē, kaut gan viņa var būt, bet tas ir tāds īpaši pielāgots jums. Ja jūs tas interesē, droši dodiet ziņu uz events@cert.lv vai man pat taisno matermostā Daina O. Jā, esam šo ar dažiem no jums jau izspēlējuši. Arī plānā mums ir par nākamajiem gadiem. Varam arī case studijas izspēlēt šajā jomā. Tā kā vēl viena iespēja jums pārbaudīt savu kiberdrošību, savus procedūras, savu darbinieku tādu zināšanas vai jebkuru šo jomu, ko jūs saskatāt, kas kiberdrošībā jums vēl ir vajadzīga. Tad galda mācības pēc pieprasījuma cieši sadarbojoties ar jums. Tālākais mācības, jeb exercises, kas ir viens no maniem primārajiem uzdevumiem, Certā par to noteikti esam ar jums runājuši. 3 lielākās. Noteikti vienas no tām, kuras esat jau dzirdējuši, daudz no jums ir piedalījušies, ir šis meduspods, ikgadējās nacionālās kiberdrošības mācības, ar ko tās ir unikālas, tās ir emulētas tātad uzbrukuma mācības, draudi. Tas ir, jūs piedāvājat savu infrastruktūru un attiecīgi mēs skatāmies, cik jūsu infrastruktūra ir noturīga. Lieliskas mācības, unikālas, ļoti reti, kurās valstīs tādas notiek, tāpēc milzīgs paldies visiem tiem, kas jau ir iesaistījušies. Prasa lielu darbu, lielu koordinēšanu, bet parasti arī atsauksmes pēc tam ir labas, noderīgas, varat ieviest savā dzīvē, savā kiberdrošības praksē arī šos atradumus. Tātad meduspods, mūsu numur 1 lielās kiberdrošības mācības. Cyber Europe. Vēl viens mācības, kur arī Cert kopā ar aizsardzības ministriju ir vieni no galvenajiem koordinatoriem. Notiek principā 2 reizes gadā, reiz 2 gados. Tās ir Eiropas Savienības mācības. Un galvenais uzsvers ir uz procedūrām un uz digital forensic, tātad uz analīzi. Ko mēs esam sākuši šogad piedāvāt jums, ir pārspēlēt bijušo mācību, tos incidentus, bet Latvijas mērogā. Tātad mēs esam izspēlējuši Eiropas mērogā, pagājušo gadu mēs spēlējām ar enerģētikas sektoru, un šogad mēs pārspēlējam vēl pāris gadus vecāku spēli ar veselības sektoru. Tātad tā ir mūsu iespēja ņemt šīs Enises tehniskās artefaktus, procedūras un izspēlēt, pielāgot, izmēģināt uz savu auditoriju. Tātad, ja jūs šogad esat veselības sektorā, un es neesmu vēl jūs uzrunājusi, bet jums liktos, ka šis ir lielisks variants patestēt savas tehniskās procedūru un arī PR prasmes, tad dodiet ziņu. Rakstiet vienkārši man matermostā vai uz events, un varam jūs vēl iekļaut arī šogad. Bet principā šis darbs jau ir procesā. Un tad trešās mācības, kurās arī mēs kā Cert esam iesaistīti, gan no White Team puses, jeb organizātoru puses, gan, protams, kā eksperti, ir Locked Shields, jeb tieši aktīvās kiberaizsardzības mācības. Es esmu pārliecināta, ka jūs tur ļoti daudz esat piedalījušies, gan kā eksperti, Blue Teamā varbūt vairāk, varbūt arī kāds ir Red Teamā, bet arī, ja neesat, lieliska iespēja izmēģināt savas individuālās prasmes, notestēt, pārbaudīt un arī pārbaudīt šo Latvijas networku, kā mēs kopā, kā Blue Team, jeb aizsargājošāk aktīva komanda varam tad sastrādāties un tālāk arī aizsargāt šo infrastruktūru. Par mācībām tā pieteikšanās ir tāda, ka
principā mēs jūs uzrunājam, tā kā, ja jūs saņemat no manis e-pastu un esat pārsteigti, mēs jūs gribam uzaicināt, bet principā arī, ja jums vienkārši interesē turpmākajos gados iesaistīties šādos jau tīkla un tad networka tāda līmeņa vai Latvijas līmeņa šādos pasākumos, droši dodiet ziņu. Vienmēr varam paskatīties, kā mēs vēl varam arī iesaistīt kādu citu no spēlētājiem. Tātad mācības, tad tabletopi, jeb spēles, ko mēs varam spēlēt jūsu uzņēmumā, un arī individuāla apmācība kā lekcijas. Mēs šobrīd esam nonākuši jau pie visiem 3 posmiem, un, protams, atgādinu, ka bez maksas rakstiet uz events@cert, un noteikti varēsim sarunāt tālāko sadarbību, bet tas, protams, nav viss. Mēs ļoti vēlētos jūsu atbalstu un noskaidrot, vai mēs esam pareizi sapratuši, kas jums mācību tajā jomā ir svarīgi. Tāpēc es jūs lūgšu atvērt mentī, es pat ar to mēģināšu atvērt mentī un atbildēt uz dažiem jautājumiem. Vai mēs sniedzam jums to tieši to kiberdrošības izglītības pakalpojumu, un kas jums ir vajadzīgs, lai jūs labāk apmācītu savus darbiniekus, savus gala lietotājus UTT. Tātad mentī.com 3770 75 32. Es domāju, ka varam sākt. Vai es varētu palūgt mentī uz ekrāna? Liekas, tev jāpārslēdz, jā. Tā, tas pirmais jautājums. Kurš no šiem CERT.LV izglītības pakalpojumiem lielajiem jums interesētu šajā jeb nākamajā gadā? Var izvēlēties 1, 2 vai vairākus. Tas nenozīmē, mēs jums tagad nepierakstīsim automātiski, ko jūs sakāt, bet ja mēs varētu saprast, apmēram, kāds ir tas kopīgais view. Kurš kāds? Dan, tā, pājām apakaļ. Es pagāju uz savējā, Dan varbūt pāju uz savējā, varbūt tad mēs dabūnam to. Tā, kodu. Reku kods uz... Mēģinam vēlreiz. IT problēmas. Kā vienmēr visos pasākumos. 5. jautājums joprojām? Vēl kādas IT problēmas? Nav ar drošību? Tā, mēģinam vēlreiz. Tā, es ar tūlīt tieši paralēli. Aha, tas ir pēdējais, Baibai ir pilnīgi taisnība. Sākam no beigām. Jā, man ir tieši tas pats. Sākam ar beigām. Tā, mēs nevaram paiet uz to apakaļ. Es nevaru. Let's try. Visi iekrita vienkārši reāli uz tādu phishing. Tēdos, jā, mentī. Jā, ievadiet tur, būs labi. Sākam tad ar to 5. varbūt, kamēr. Tā. Un tad iesim atpakaļ. Kā man mācīja? Tas ir tieši kā lasa dators no beigām, to saiti. Mēs tieši ejam no beigām. Tieši tā kā neliels praktisks vingrinājums uz šo. Aha, viss, un thanks for joining. Ir jāiet vēlreiz. Un man joprojām, man ar tik dodās 5. Nora. Laikam nebūs, jā. Jā, labi, bet vienkārši par šo tad... Nevar vairāk, kad 25 cilvēki ierakstīja? Simboli gan jā, tu gan zini. Jā, tas ir, to es piekrītu Latviju. Kādēļ par šo mēs jautājām? Tas īstenībā bija arī svarīgākais. Kādēļ mēs par šo jautājām? Bija jebkuri jauni produkti, pakalpojumi, ko mēs gribam veidot, ir tāpēc, lai tie būtu noderīgi jums.
Un, piemēram, ja jūs sakāt, ka jums ir nepieciešams vairāk darbiniekus izglītot par pikšķerēšanu, tad mēs domājam, varbūt mēs varam par to mikrovideo uztaisīt, varbūt mēs par to varam iekļaut nākamajā spēlē vēl vairāk jautājumu. Tāpēc arī šis bija, paldies jums par šo ieguldījumu, lai mēs varētu vienkārši saprast, ko mēs varam tālāk darīt. Tā, man liekas, kad ir aizgājis vēlreiz no 0. Mēģinām vēlreiz. Tā, es ļoti atvainojos, IT problēmas. Mēs varbūt varētu palaist pirmo slaidu. Man darbojās tagad viss. Arā. Ok, tātad interese par darbības nepārtrauktības būtu. Tas ir labi zināt. Paldies. Noteikti dodiet mums ziņu, jo tad mēs rakstam jūsu sarakstā pēc kārtas. Tātad, 31 visu gadu mums būs ko darīt. Katru nedēļu iesim pie jums ciemos. Lielāka motivācija pabeigt, jā. Iesāktu. Ok, labi. Es domāju, ejam tālāk. Mācības, vai jums interesētu mācības, jo tas ir specifisks jautājums. Tā ir lielāka iesaiste no jūsu uzņēmuma vai organizācijas. Ok, patīkami zināt. Tātad jebkuram no jums es ņemu e-pastu un rakstu, un jūs man sakat, jā, pilnībā ar mieru piedalīties visās mācībās, uz ko es jūs uzaicinu. Lieliski. Milzīgs prieks, paldies jums. Kaitiet e-pastus, ko es varu teikt. Labi, super. Labi, ejam tālāk. Train the trainer. Tātad šogad bija lieliska iesaiste, super, mums bija, man liekas, vairāk nekā 50 cilvēki, arī jūs daudzas redzēju. Jautājums, jā, tātad, vai jūs interesētu pievienoties nākamgad vai šī gada beigās, mēs vēlreiz tādu organizētu. Tas būtu klātienē, tas gan, jo mums patīk jūs satikt klātienē, un tas tad būtu kaut kas praktisks. Tiešām hands-on, tad iespējams varbūt jau šī nepārtrauktības spēle vai tam līdzīgi. Tā kā super, jā, milzīgs paldies jums, sapratām. Un tad pēdējais, kāds vēl izglītības pakalpojums jums būtu noderīgs? Vai ir kaut kas tāds, ko mēs jums nepiedāvājam, bet mēs varbūt pat neesam iedomājušies, ka kaut ko tādu vajadzētu piedāvāt? Bet jūs mums iedosiet tādu ģeniālu ideju, un mēs varēsim vienkārši īstenot. Platforma, ok. Jā, NIS 2. Ja visu mūsu mīļākais temats, NIS 2. Testi, CTF, ok. Online arī. Jā, Skorms, es arī piekrītu. Skorms ir laba lieta. Es arī kādreiz viņu diezgan strādāju. Jā, pusstundu lekcijas ir ļoti labas un pieprasītas. Tam es arī piekrītu, jo mēs nevaram dažkārt darbiniekus dabūt vairāk kā uz pusstundu. Tā tiešām ir. Super! Jā, lieliski. Paldies jums. Jā, par tiem testiem ir tā, ka tas ir svarīgi. Tikpat svarīgi kā apmācīt, ja, protams, arī saprast, vai darbinieki to ir sapratuši. Bet tad šī spēle ir viens no variantiem, kā mēs pagaidām mēģinam tur šo tā kā izstāstīt un pēc tam paskatīties ar praktisko pielietojumu. Jā, super. Un tad es domāju, ka paldies jums par šo. Kur redzam tos tematus, lieliski, pikšķerēšana, paroles. Tas īstenībā bija tas, ko mēs domājām. Pikšķerēšana, paroles, multifaktoru autentifikācija, daudzfaktoru autentifikācija, sociālā inženierija. Tas īstenībā bija apmēram tas, par ko mēs arī domājām. Elementārās datorprasmes, viltus e-pasti. Jā, super. Paldies jums liels. Tas arī ir viss no manis šodien. Un dodamies tālāk. Paldies, Daina. Paldies.
Lūdzu, varbūt ir tomēr jautājumi kādi. Droši. Ir, paskat. Lieliski, paldies par prezentāciju, Gatis no TET. Man ir jautājums tīri no tās praktiskās viedokļas. Ļoti labi šīs apmācības visas no daudziem. Es arī dzirdu, kad viņš šīs apmācības izmantos, lai implementētu šīs te likuma prasības par kiberhigiēnām. Bet tagad jautājums no otras puses ir, vai jūs veicot šīs apmācības esat veikuši tādu savu kaut kādu analīzi par uzņēmumu kultūrām, briedumiem, kā viņi attiecās pret apmācībām, kā viņi izmantos, kā viņi implementēs, kā viņi dosies, vai tāds vienkārši profils ir izveidots? Varētu sāks un tad tu nobeigsi. Kad, protams, tas kā mācības iet šīs spēļošanas, apmācības spēles tieši, tas ir atkarīgs ļoti no tā, kāda ir, cik izpakopta ir šī kultūra, cik viegli vai sarežģīti, bet tas ir atkarīgs, mēs kā vadītājs varam novadīt no jebkurā iestādē šāda veida apmācības, jo mums ir sava pieredze un sava, kā teikt, sūrā āda uzaudzēt uz to, un mēs zinām, kur, kas, kā, varbūt pēc, pieņemsim, tāda train the trainer, arī paies laiks, kad arī cilvēks ļoti labi sapratīs un sajutīs, cik daudz vajag priekšā teikt, vai cik daudz, ievadu lekcijā vajag skaidrot vairāk vai mazāk. Kā es teiktu, bet tas, kas ir garantēts, ka pēc šīs spēles viņi noteikti zemāk nekļūs tikai un vienīgi tā kultūra izaugs un tikai stiprināsies. Tā kā tas ir viennozīmīgi. Tas, ko mēs arī atgriezeniskā saitē redzam. Domāju, ka tā arī pamata atbilde tiešām ir tāda, ka mums ir viena vai divas, trīs pamat idejas, ar kurām mēs ejam, un tad šī saruna vienmēr ir ar organizāciju vai uzņēmumu, un mēs jautājam, vai jums vajag padziļināti to, šo vai vēl kaut ko, un tad mēs varam, protams, pietēlorēt, pielāgot gan lekciju, gan spēles, gan tabletopu. Ja ir nepieciešams ļoti bieži, tā atbilde ir tāda, nē, man vajag gala lietotājiem parasto kiberhigiēnu. Vai nē, man tiešām vajag darbības nepārtrauktīgi pārbaudīt, tad mēs vienkārši ejam dziļāk. Tā ir saruna. Tāpēc mēs parasti, tāpēc jau ir tas lieliskā iespēja, mēs ejam pie jums klātienē, un mēs varam pielāgot, kā nepieciešams, dziļāku, garāku, īsāku šo lekciju. Tā viss ir saruna. Bet jā, mēs varam pielāgot. Es gribētu nedaudz vēl papildināt gan Dainu, gan savu kolēģi pieredzi manējā, vadot šos seminārus. Es varu teikt, ka kiberdrošības briedums dažādās pašvaldībās un dažādās iestādēs ir ļoti dažāds. Bet, ja es esmu bijis vairāk kārtīgi lasījis šos seminārus, es jau redzu, jūtu un saprotu, kāds saturs būtu vajadzīgs, ko šie cilvēki zina, ko viņi nezina. Un vieniem jāstāsta kaut kādas vienkāršākas lietas, citiem vajag jau stāstīt kaut ko pavisam savādāk. Tas ir stāsts par satura personalizāciju, ko Daina piezīmē. Es domāju, ka mēs esam gatavi arī pieņemt jūsu vēlmes. Tas bija tas, kas bija vārdu mākonī, ka ne tikai mēs gribam vienu, otru vai trešo semināru, bet mēs gribam pastiprināt, zināt darbiniekiem, lai darbinieki izstāsta par kaut kādu noteiktu tēmu. Ja? Tad mēs pa vienu stāstam vairāk, pa citu stāstam mazāk. Es domāju, ka uz to noteikti mums jāiet un nevajadzētu jums kautrēties no tā, ka jums ir kaut kāds specifisks un personalizēts prasības. Paldies. Es domāju, ka mēs beidzam. Paldies. Paldies. Es nočakošu, man labi.